Atzīmējot Starptautisko turisma dienu, Alūksnes turisma informācijas centrs jau 4. reizi piedāvā iespēju ikvienam interesantam doties pilsētu pārgājienā, atklājot nozīmīgas vietas un personības, kas ikdienas steigā bieži vien paliek nepamanītas vai nezināmas. Mēs varam vaļā durvis, kur ikdienā mēs iekšā netiekam, un līdz ar to, es domāju, tas tāds ļoti labs veids, kā arī vietējiem cilvēkiem un arī iebraucējiem iepazīt tās vietas, kas ikdienā nemaz tik pieejamas nav. Un šī gada tēma sakarā ar 2 lielām jubilejām, kas ir, mēs svinam Bībeles tulkotājiem Ernestam Glikam 370. gadskārtu un Bībeles tulkojumiem 330. gadskārtu. Kopā ar Glika dzīves pētnieci Ilonu Riekstiņu dalībnieki devās izzināt Glika atstātās pēdas mūsdienu Alūksnē, atklājot vietas, kur šodien joprojām redzams viņa mantojums. Pārgājiena gaitā dalībnieki klausījās daudzveidīgus stāstus par Ernesta Glika dzīvi un viņa ietekmi uz Alūksni. Ja Gliks neatvērtu šeit skolas 1683. gadā, tad pirmās skolas būtu tikai 18. gadsimta vidū, Gaujienas pusē. Tad Gliks atnes milzīgu vēsti ar savu darbu. Viņš dod latviešu zemniekam iespēju pirmkārt mācīties lasīt, mācīties reliģiskos rakstus, lasīt Dieva vārdu dzimtajā valodā. Atceramies, ka Bībele bija arī pirmā ābece. Pilsētu pārgājienā tika izstaigāts Ernesta Glika dzīves ceļš, apmeklējot vietas, kas Alūksnē ir īpašas un saistītas ar viņa vārdu. Iegriezāmies Alūksnes evaņģēliski-luteriskā baznīcā un mācītāju muižā, apskatījām piemiņas akmeni pirmajai skolai, kā arī dalībnieki devās pa Glika ielu līdz Ernesta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijai. Apmeklēja Ernesta Glika Bībeles muzeju un slavenos Glika ozolus. Mēs diezgan ieguldam darbu, lai izdomātu, kas tad būtu tas, kas piesaistītu cilvēkus un tā. Un pašās beigās mēs šodien arī cienāsim apmeklētājus ar Glika kūku, tā kā būs arī kāds tāds savādāks akcentiņš visā pārgājienā. Šādi pilsētu pārgājieni tiek organizēti katru gadu, piedāvājot dažādas tēmas, kas atklāja Alūksnes kultūras un vēstures bagātības. Iepriekšējos gadus mēs esam gan iepazinuši pilsētas pārvaldību, gan iepazinuši sadzīvi no otras puses. Un pagājušajā gadā tāds izaicinošs tēma mums bija, mēs iepazinām Alūksnes lielos kapus, kad bija necerēta liela apmeklētība. Tas pierāda, ka, ja nebūtu pieprasījums, nebūtu arī noteikti piedāvājums. Jo tās tēmas ir gan interesantas, mums pašām liekas, ka ir interesanti, līdz ar to cilvēkiem patīk. Bet tie, kuri vēlas izstaigāt Ernesta Glika takas, var saņemt pārgājiena maršrutu Alūksnes turisma informācijas centrā vai arī to lejuplādēt tīmekļa vietnē Vizita Alūksne.